Un tās Calvin Klein apenes reāli besīt. Nopērts ir normāls apenes. Tu padomā, tu noliecies, lai kaut ko nofočētu. Un tev ir aizmirst izliet uzraksts sport. Tādā apenēs jūties kā normāls cilvēks. Tev soliņas dzīvo kopā ar tevi. Tu padomā, uzpūš siltsveiņš, erekcija. Uzpūš vēssveiņš, erekcija. Nu jā, bet redz, tu vecīt nesaproti, par ko tu runā, ja? Jo patiesībā uzraksts rada sajūtas. Sajūtas rezultējās tavā performancē. Uzraksts maina saturu. Tas var būt tev, bet nevis man. Nu labi, pieņemsim. Ko tev nozīmē uzraksts sports? Sports, tā ir reāla aizsardzība. Tu padomā, pamēģini nofšķēt Guntaru Raču kaut kādās kokvilnas vai sintētiskajās apenēs. Nu, nezinu, tas ir viss tavā galvā. Jo patiesībā priekš manis kāds nodrošinājums, mana aizsardzība ir mans laimīgās apenes. Mēs varam kaut reizi braucot uz darbu un nerunāt par tām laimīgajām apenēm. Džeki, kas tās par laimīgām apenēm? Teorija par laimīgajām apenēm. Īsā versija. Viņš uzvalk mugurā savas laimīgās apenes un viņa pašapziņa ceļas par 200%. Stāsti! Bija tā. Pirmā darba diena. Es nenormāli biju pārmīsis jēgu godu vārds. Nākamā diena. Aizēju uz darbu. Nenormāli baili. Sabijies. Ieskrien toltē. Un tur stāv tāds Džeks. Nu, nenormāli pašpārliecināts, ja? Nenormāli. Tāds pārliecināts par sevi. Es domāju, ja es varētu kaut kā dabūt kaut ko no viņa un iegūt to viņa konfidenci. Es viņam pieskēju klāt, iebāz kameras tajā un teicu, velc nost apakšbikses. Man rokas vairāk trīcēja turot to kameru, ja? Nekā viņam reāli velkot viņas nost. Tev viņas tagad ir mugurā? Novelc apenes! Un otrās arī. Ne jau mugurā. Mēs viņus valkam galvā. Tieši tā, jā. Nākotnes pagrabs 14. janvārī, kafejnīcā Ļeņingrada, 8. vakarā, dzīvajā.